jūs saklausīsiet vārdus, viņi var būt mazliet tā kā mulsinoši. Es gribētu uzdot jums jautājumus pirms. Vai ir bijis kādreiz tā, ka, ja man būtu tas, un ja man būtu tas, tad jau gan viss būtu labi un labāk. Droši vien esat domājuši, labāks darbs, labāka mašīna jaunāka, māja varbūt. Bet tā vārdoma, kas ir šajā dziesmā, ir, ka ir daudzi cilvēki, kuri šādā veidā domā par to, kas jau mums ir. Piemēram, vispār mājas, vispār rokas, kājas. Viņi domā, ja man būtu darbīgas rokas, ja es varētu staigāt, ja es varētu runāt. Un mums tas viss ir, un kā mēs to lietojam. Un nākamā dziesma. Šī dziesma, varētu teikt, tā atnāca pie manis pēc tāda īpaša notikuma, pēc īpašas sastapšanās. Ar kādu meiteni, 17 gadi viņai bija toreiz. Viņa nekad nebija runājusi, viņa nekad nebija staigājusi, protams, nedziedājusi, tik neko. Un 17 gadus māte par viņu rūpēs, viņas bija jānes, un tas viņas dzīves noslēgums bija tāds pavisam necils. Un tad, kad mēs tikāmies, es biju aizbraucis pie šīs meitenes, un tā bija tāda kā svētuma. Viņa neteica neko, bet es domāju, Dievs, cik tu man daudz esi teicis. Un šo dziesmu es uzrakstīju nākamajā dienā,